Labvakar, mīļie pasaku draugi un priecīgus jums otros Ziemassvētkus! Šovakar pēdējais Ziemassvētku pasakas lasījums no Stāmverienes pils, un pēc pasakas jums muzicēs Alūksnes mūzikas skolas audzēknis. Bet tagad pasaka. Vasara senais kalniem aizslēpusies, un visapkārt, kur vien skaties, ziema zemē pārklājusi baltu seģeni. Daudz dzīvnieciņi, piemēram, lielie lāči, mazie ezīši un kukainīši, bija paslēpušies zem žagaru kaudzes un iemiguši saldi mīkstajās sūnās un koku lapās ciešā ziemas miegā. Apkārt skraidīja un gaudoja vējš. Ziemelis ziemas miegamices bija ieputinājis sniegā tā, ka tiem pat ausis nebija redzamas. Nekāds salsvērs viņiem neskādēja. Dažreiz arī viesulis savu prasmi lika lietā un saputināja lielus sniega vaļņus un aizputināja ceļus. Tāda nu bija ziemas daba. Dabas māte par visiem saviem bērniem bija parūpējusies, un, lai augu un dzīvnieku valsts neizsaltu, zemi pārklāja ar siltu segu. Arī Jāņtārpiņš un Sienāzītis līdz ar pirmo lapkriti sāka meklēt savu mājas, kur pārzīmot. Jāatpūšas jau bija, gana daudz strādāts un arī jāuzkrājas spēki nākamajam gadam. Sienāzītis cauru vasaru gan dienu, gan nakti spēlēja savu vijolu un visus iepriecināja. Vakaros, kad citi devās pie miera, viņš joprojām turpināja spēlēt. Kad saule nomainīja mēnesi, tad Jāņtārpiņš piebiedrojās draugam un ieteica savu lukturīti. Nolika to Sienāzītim blakus, lai draugam līganāka spēlēšana. Bet visam savs laiks. Rudens vēsumā Sienāzītim vijola vairs neskanēja tik skaisti kā vasaras plaukumā. Arī pirkstiņi sala un vijole nevarēja nevienu skaņu noturēt pareizajā toņkārtā. Viss, Jāņtārpiņ, man pietiek. Laikā mums jābeidz priecēt ļaudis. Nevaru vairs paspēlēt, un ciltas drēbītes arī nav pašūtas. Nepietika tam laika. Tas tiesa, draudziņ, Jāņtārpiņš piekrita. Augstajā laikā arī neviens nenāks klausīties tavu vijoļu spēli. Kam tad, lai mēs spēlējam, ja ne citiem? Zini, es jau arī esmu nogurs no tās spēlēšanas. Brīžiem tā nāk miegs, ka acis krīt ciet. Iesim, draugs, sameklēsim sev pieklājīgu mājvietu, kur pārlaist ziemu. Abi draugi bija vienas prātes un aizsteidzās, kamēr augstums vēl nebija paspējis viņus pārsteigt. Bija pagājuši 2 mēneši, un 3. jau pusē, kopš draugi bija aizmiguši savās ziemas mājās. Lielās zvaigznes apspīdēja debesis, bet mēnesis, kaut viņam šajā laikā bija daudz darba, tik smaidīja un smaidīja. Visu laiku tas spīdēja pie debesīm, ja nu vienīgi mākoņa aizsedza viņa seju vai lielas sniega pārslas bira kā no atvērta maisa. Bet šajā vakarā debesis apspīdēja kāda īpaši spilta gaisma. Bija gaišs kā dienā. Lielas zvaigznes mirdzēja pie debesīm un visās malās skanēja baznīcu zvani. Bija dzirdama zirgu soļu dipoņa un ratu riteņu švīkstoņa. Skanēja Ziemassvētku dziesmas. Ar tādu jautrību pat lāci var pamodināt no ziemas miega. Lācis gan nepamodās, bet Jāņtārpiņš gan. Sākumā viņš nevarēja saprast, kas tas par jampatraci. Izberzējis acis no miega, viņš ievēroja, ka zaķēni līksmi dziedādami dejo pie izrotātas eglītes, un viņš saprata, ka ziemas saulgrieži ir ielīgsmojuši visu sirdis. Ziemassvētki atbraukuši, un visās mājās valda mīlestība, prieks un jautrība. Ļoti interesanti, nodomāja Jāņtārpiņš. Jāpamodina taču arī Sienāzītis, lai nospēlē dziesmiņu par godu ziemas saulgriežiem. Sienāzīt, Sienāzīt, guļ. Ko nu lai daru? Jāpatriņšķina vijole, varbūt vijoļu stīgas, viņa sirdi aizkustinās, un viņš pamodīsies. Dzirdu, Jāņtārpiņa. Esmu pamodies jau sen. Es tikai klausījos skaistās dziesmās. Man ļoti patika. Tūlīt piebiedrošos ar savu vijoli spēli. Iedēs lūdzu egles zariņā savu lukturīti, lai gaismiņas nepietrūktu mums un pārējiem visu nakti spēlējot un dancojot.
Jādanco arī Jāņtārpiņ, jādanco, lai silti kļūst, tad mums un citiem būs jautrāk. Nu tad aiziet. Mums vēl līdz vasaras saulgriežiem tālu. Paspēsim izgulēties, bet šajā naktī ir jālīgsmo un jāsvin svētki. Pēc tam Sienāzītes ar Jāņtārpiņu piebiedrojās kuplajam svinētāju pulkam un visi priecīgi gavilēja līdz saules lēktam. Tad Sienāzītes nolika savu vijoli un atkal abi draugi laimīgi iemiga ciešā miegā, līdz pavasara siltie saules stari tos pamodināja. Bet, nu, mazais draudziņ, arī tev ir laiks iet gulēt. Priecīgas un līgsmas Ziemassvētkus. Un tagad priekšnesums no Alūksnes mūzikas skolas. Un lūk, arī ir izskanējusi pēdējā 4. Ziemassvētku pasaka no Stāmerienas pils, un mums muzicēja Aleks no Alūksnes mūzikas skolas. Paldies tev, un paldies tev arī no mūsu draugiem Rimī vesels saldumu un našķu maiss. Un arī mammai un skolas direktorei ir sagatavotas nelielas dāvaniņas. Un lai jums arī skaisti un mīļi šie 2. Ziemassvētki. Paldies! Paldies, un mēs tiekamies jau nākamajā otrdienā, kārtējo reizi pasaku lapā 7. vakarā. Atā!